Turpināšu lekcijas turpinājumu otro daļu, teiksim tā. Vēl gribēju pastāstīt par Valērijas ieteiktiem 2 viņas mīļākajiem produktiem, plus tam, ka viņa lieto to komplektu un iesaka citiem komplektu veseli kauli, kurā ir kalcijs, osteoplus, magnīs un MSM. Tātad viens no pirmajiem viņas papildus mīļajiem produktiem ir Bonsī. Tas ir vairāku ārstniecības augu komplekss, un formula izstrādāta kaulu, skrimšļu, locītavu un saistaudu atbalstam. Vienas kapsulas sastāvā patentēts maisījums 430 mg zālīšu sinerģijas. Un tur ir 4 augi – ceļtekas lapas, rehmānijas sakne, 9 vīru spēka lapas, pelašķa virsames daļas. Un interesanti, ka šeit visi viņi ir salikti tādās proporcijās un tā, ka sinerģiski viens otru papildina. Ceļteka pastiprina rehmānijas saknes iedarbību, 9 vīra spēka lapas pastiprina pelašķa iedarbību. Galvenās sastāvdaļu iezīmes. Ceļteka iekļauta formulā kā kaulu savienojumiem svarīgs dabīgs avots un kā katalizators audu atjaunošanai. Tas uzlabo gremošanas sekrēciju un kuņģa stāvokli, kas netieši veicina labāku kalciju uzsūkšanos un kā arī citu minerālu uzsūkšanos no ēdiena. No ceļtekas iegūtie iridoīdi un polifenoli satur spēcīgu pretiekaisuma un antioksidantu iedarbību, kas tik svarīgi pie artrīta un traumu ārstēšanas. Rehmānija – Ķīnas medicīnas klasiskais augs, slavens kā spēcīgs toniks nierēm un balstu kustību sistēmai. Pēc austrumu medicīnas veselas nieres nozīmē stipru kaulu pamatu. Tāpēc rehmāniju jau gadsimtiem izmanto pie locītavu un kaulu slimībām. Rehmānija stimulē osteoblastu aktivitāti. Tātad, kas ir osteoblasti? Tas ir šūnas, no kurām veidojas kauls. Ja? Un rehmānija uzlabo asinsriti mazajos asinsvados un pazemina sastrēgumus, kas svarīgi un vērtīgi pie locītavu audu barošanas. Tās pretiekaisuma efekts palīdz pie artrītiem, mazina sāpes un tūsku locītavās. 9 vīra spēks pilda vairākas funkcijas. Tas ir dabīgs silīcija avots. Silīcijs palīdz veidot elastīgas kolagēna šķiedras kaula un skrimšļu matricē. 9 vīra spēks ir arī bagāts ar kalciju un citām minerālvielām. Tādējādi bagātina Bonsī minerālu sastāvu. Un 9 vīra spēkam ir spēcīga pretiekaisuma iedarbība. Sinerģiski pastiprina pelašķa un ceļtekas pretiekaisuma efektu. Īpaši vērtīgs antihistamīna efekts. Pie locītavu hroniska iekaisuma bieži vien klāt var būt arī alerģiskas vai autoimūnas komponentes. Tieši šādos gadījumos 9 vīra spēks atvieglo audu reaktivitāti, piemēram, pie reumatoīdiem artrītiem. Pie tam mazinās tūska, apsārtums un sāpes locītavās. Un vēl viens augs – pelešķis. Pelešķis papildina formulu kā spēcīgs, dabīgs pretiekaisuma līdzeklis un arī silīcija avots. Auga virszemes daļas satur ēteriskās eļļas, flavonoīdus, apigenīnu, luteolīnu un miedzvielas, kā arī organiskās skābes un citus aktīvus savienojumus. Bonsī sastāvā pelešķis spēlē sanitāra lomu. Tā baktericīdās īpašības svarīgas, lai novērstu infekcijas, rētās vai, piemēram, pie paradontozes. Nevelti to iesaka pie kariesa, jo pelešķis nomāc baktēriju augšanu, kuras noārda zobus un smaganas. Pie saistaudiem pelešķa silīcijas un antioksidanti stimulē fibroblastus.
šūnas, kuras izstrādā kolagēnu un elastīnu. Saites kļūs izturīgākas, arī cīpslas, arī āda un locītavas. Bonsī augu valsts komplekss, kurš stiprina kaulaudus. Tātad ceļtekas stimulē kolagēna izstrādi, pelašķis un deviņvīrs šim procesam piegādā silīciju un ceļteka C vitamīnu un flavonoīdus, kuri pātrina kolagēna šķiedru nobriešanu. Labiem audiem galvenais pamatelements ir kolagēns un proteoglikāni, un Bonsī atbalsta to sintēzi. Ceļteka, deviņvīrs, pelašķis. Tātad viņi strādā uz šo sintēzi un aizsargā no noārdīšanās. Šo augu pretiekaisuma īpašības novērš skrimšļa degradāciju pie hroniska locītavas iekaisuma. Bonsī uzlabo mikrocirkulāciju, tieši pelašķis to dara, un noņem tūsku no locītavas. Te strādā pelašķis kopā ar deviņvīru spēku. Tas rada labāku trofisma skrimšļa audiem, labāku trofismu skrimšļu audiem, tie iegūst vairāk skābekļa un barības vielu, tā veicinot reģenerāciju. Bonsī vienmēr mazina iekaisumu. Visi augi kopā dod kompleksu pretiekaisumu fonu. Ceļtekas un pelašķis darbojas kā dabīgi pretvīrus pret iekaisuma līdzekļi. Pelašķa azulēni pazemina histamīna izdalīšanos, deviņvīrs bremzē alerģiskās iekaisuma reakcijas un rehmānija mazina imūnoagresiju citokīnu līmenī. Un otrs Valērijas mīļākais produkts pie balsta kustības sistēmas atjaunošanas ir koloidālie minerāli ar asai sulu. Tātad, kas tur ir iekšā? Tur ir fulvīnskābe, asai ogu koncentrāts, šķidro minerālu komplekss, vīnogu miziņu ekstrakts, un tas viss kopā kā spēcīgs minerālu celtnieks kauliem. Pie tam arī labi tiek pastiprināta minerālu uzsūkšanās, pazeminās iekaisumi un tiek radīta vide, kurā kauli, saites un skrimšļi atjaunojas ātrāk. Fulvīnskābe strādā kā transporta molekula minerāliem. Tā pastiprina minerālu uzsūkšanos 2 līdz 4 reizes. Un aizvada mikroelementus tieši uz šūnu, un tā ir izteikta antioksidatīva un pretiekaisuma iedarbība. Svarīgi priekš balsta kustību aparāta, kā uzlabo kalcija, magnija, cinka, bora piegādi kaulu un saistaudu šūnās, mazina iekaisumu locītavās, palīdz atjaunoties pie mikrotraumām, un fulvīnskābes nebūvē kaulus pašas, bet gan pastiprina visu minerālu iedarbību. Asai ogu koncentrāts, tur satur antociānu, proantociānīdu, C vitamīnu, plaša spektra antioksidantus. Tātad spēcīgs asai ogu koncentrāts. Un ko dara tieši balsta kustību aparātam? Pazemina iekaisuma marķierus, mazina saskābināšanās stresu, saitēs un skrimšļaudos, palēnina locītavas skrimšļa noārdīšanos. Asai formula ir tāds kā pretiekaismas pilvens. Un klāt vēl ir šķidro minerālu komplekss. Tur ir vairāk kā 60 minerāli, un tur ir tādi reti arī minerāli, bors, silīcijs, cinks, vārš, mangāns, molibdēns, vanādijs, selēns, magnijs un citi. Un tur tātad vairāk kā 60. Vēl šajā koloidālo minerālu sastāvā ir vīnogu miziņu ekstrakts. Un tas satur atkal resveratrolu un proantocianīdus. Un to funkcijas ir tādas, ka mazina iekaisumu, aizsargā skrimsli no deģenerācijas
uzlabo mikrocirkulāciju audos, kuri slikti apasiņoti, piemēram, saitēs ļoti labi. Pazemina locītavas skrimšļu noārdīšanos pie slodzēm. Tā ir spēcīga antioksidatīva palīdzība locītavām. Un tādi vērtīgi ieteikumi, ko piedāvāja Valērija. Tātad, kā viņa iesaka lietot kompleksu. Tātad ņemsim kalcija magnīhelāts, 1 tablete 4 reizes dienā starp ēdienreizēm. Komplekss ar magniju 2 kapsulas 3 reizes dienā atsevišķi no kalcija. Osteo Plus 1 tablete 3 reizes dienā. MSM 2 tabletes 2 reizes dienā. Un, ja ir sāpes, tad noteikti var vairāk, kā jau es teicu, līdz pat 15 tabletēm dienā, ja ir tiešām tikot kaut kāda trauma, kur vajag mazināt tās sāpes. Bonsī 1 kapsula 3 reizes dienā. Arī, ja ir izteiktas sāpes, var vairāk. Un koloidālie minerāli 2 ēdamkarotes uz glāzi silta ūdens 2 reizes dienā. Un atceramies, ka koloidālos minerālus pēc atvēršanas, tāpat kā, piemēram, klorofilu, vai tur zambrozu, jāuzglabā leduskapī. Un šo kompleksu jālieto 9 līdz 12 mēneši. Jā, jūs nepārklausieties, 9 līdz 12 mēneši, un tikai tad ir iespēja atjaunot skrimsli, saites, mēģināt uzlabot vispār locītavas stāvokli. Jo mēs nevaram izmainīt fizioloģiju. Audi atjaunojas tikai, kad ir pieejami celtniecības materiāli. Taču mēs varam izmainīt stratēģiju, dot ķermenim visu, kas nepieciešams priekš atjaunošanās. Jā, atkal klepus uznāca. Vēl te beigās, lekcija beigās bija jautājumi, kurus uzdeva, piemēram, bērni 1,5 gada un 5 gadi vai var dot šos mikroelementus un kādās devās. 1,5 gadīgam bērnam koloidālos minerālus un vitazaurikus iesaka. 5-gadīgam bērnam kalciju, MSM, prot norīt tabletes un kapsulas, pa 1-2 reizes dienā kalciju. Un buņģu izlietot visu kursu veidā vismaz 2 reizes gadā. MSM ne tikai locītavām, labs žuldes dzinējs un antioksidants, arī kursienu lietot. Un vitazaurikus pastāvīgi, koloidālos minerālus arī var lietot pastāvīgi. Tad bija tāds jautājums, puikam 7 gadi, nav izkritis neviens sops, vai satraukties un ko no NSP ieteiktu. Valērijas atbilde bija tā, ka pirmkārt noteikti trūkst mikroelementu, kas noārda vecos zobiņus. Par to mēs runājām agrāk, vai ne, pirmajā lekcijas daļā. Un tātad vajadzīgs ir kalcijs pa 1-3 reizes dienā, bonsī, vismaz pa 1-2 reizes, 3 reizes dienā un koloidālie minerāli pastāvīgi. Tad bija jautājums tāds, vai Osteo Plus var dot bērniem. Ja tas ir sportists ar augstām sporta slodzēm, tad jā, drīkst pa 1 tabletē 2 reizes dienā. Vai, ja arī, piemēram, bērnam ir bijuši sportistam lūzumi, piemēram, puikam 10 gadi, gada laikā rokas lūzums 2 reizes vienā un tajā pašā vietā, tātad tur ir ļoti vāji kaulaudi. Un te dodam tad tiešām gan Osteo Plus, gan arī citus minerālus. Vai arī sportistiem, kuri ļoti strauji aug, arī tad 1 reizi kvartālā buņģu Osteo Plusa iesaka izlietot. Tad bija jautājums, ar ko aizvietot krēmu Everflex. Agrāk tāds bija Krievijas tirgū, tagad tāda nav. Un Valērija to aizvieto ar Teifu. Smērējam visas locītavas sportā īpaši, lai uzlabotu asinsriti. Vēl Eiropas tirgū, ko ieteikt locītavām?
tur ir tiešām plašs klāsts. Tur ir kolagēns 2 veidu, drīz būs vēl viens kolagēns 3. Tur ir kalcijs, MSM, magnijs, Everflex, chondroitīns, Powermils. Sportistiem, ko iesaka? Kolagēna plus kalcija plus MSM plus Everflex. Tas ir super, tāda formula. Ja locītavās jau ir problēmas, kā lietot Bonsī? Pa 2 reizes dienā ilgstoši 6 mēnešus līdz pat gadam. Tātad, ja ir problēmas locītavās, Bonsī lietojams 6 līdz 12 mēneši. Tad bija vēl jautājums. Meitenītei 5 gadi, 2 gadus reumatoīdais artrīts, 2 gadus lieto hormonus, stāvoklis stabilizējies, bet pastāvīgas akūtās respiratorās vīrusu saslimšanas. Nu, te, protams, ir jābūt sistēmai, nevis bāzē. Tas ir risinājums. Ilgi, pacietīgi sākt var 2 variantos – caur kuņģa zarnu trakta profilaksi vai caur barošanu. Vismaz 2 mēnešus barot imunitāti ar bifidobaktērijām plus cinks plus koloidānie minerāli plus vitazauriki plus skudru koks. Pēc tam iet uz bērnu kuņģa zarnu trakta rehabilitāciju, kur paralēli turpina klāt arī kaut ko imunitātei. Piemēram, pirmajā etapā tas ir skudru koks, chlorofils, salvijas sula vai arī astragāls. Un svarīgi miksēt barošanu plus iekaisuma mazināšana. Tātad kuņģa zarnu trakta rehabilitācija un plus imunitāte. Tālāk vēl bija jautājums pusaudzim. Izveidojušies sāļi kakla daļā. Tātad skrimšļos laikam nosēdums. Krakšķis viss, ceļgali, kauli, roku kauliņi, ko darīt? Atkal Valērijas ieteikums MSM plus komplekti kauliem. 62 gadi vīrietim krampji ļoti bieži visās ķermeņa daļās, jebkurā diennakts laikā. Ko lietot? Pirmkārt, kalcijs ar magniju līdz ēšanai un magnija helāts pēc ēšanas, un tas ilgstoši. Un pielikt klāt kaut ko asinsritē, piemēram, gotukola pa 2 kapsulām 2 reizes dienā, arī Bonsī, lai mazinātu tādus reizē barotu visu un mazinātu iekaisumus. Koloidālie minerāli bērniem. Kādās devās, cik ilgi? Tad Valērijas atbilde, cik nav žēl naudas, vismaz 2 ēdamkarotes 2 reizes dienā. Un tad vēl bija jautājums pie reumatoīda artrīta, vai var chondroitīnu un glukozamīnu. Pēc 3 mēnešiem, kad ir labi pabaroti kauli, tad var. Tātad atkal. Vispirms barojam kaulus. Un kaulaudiem atceramies. Pašā sākumā jau es runāju gan tātad visi mikroelementi, kalcijs, magnijs, sērs, viss tas, kad esam pabarojuši kaulaudus, tikai tad sākam pievienot chondroitīnu un glukozamīnu. Jā, un tad tas palīdz. Tas arī šoreiz viss. Paldies par uzmanību!